Joprojām Andris Gulbis, Silvis pārstāvis. Īsā vai netik īsā instruktāža, bet palīdzība ieziemot miglotāju. Divas opcijas ir neatkarīgi no ražotāja, es teiktu, sausā ieziemošana, slapjā ieziemošana. Sausā nozīmē pilnīgi visus mezglus atskrojam vaļā, izlejam visur ūdeni, ideālā gadījumā izpūšam ar gaisu, lai visu lieko izpūstu ārā un atstājam visu vaļā uz ziemu. Pavasarī skrojam atkal atpakaļ visu. No vienas puses diezgan piņķerīgs daudz darbiņi, no otras puses papildus apskatām vienmēr blīvītes, blīvējošos gredzenus, varbūt kaut kur kantīta, norauta, samainam gumijas riņķīšus, pārskatām, apskatām, un sprauslas pie reizes tiek noskrūvētas, tad arī lēnu garu var izmazgāt, bet tas arī pie slapjās būs. Bet tādā veidā, pa sauso, teiksim tā, pieskarsimies, jo, teiksim tā, sākums slapjai ieziemošanai būtu tas pats, kas gandrīz sausējai. Slapjai, kāpēc slapjo ieziemošanu taisam labāk ar antifrīzu, bet kāpēc sākums būtu tāds pats, lai nebūtu tik daudz antifrīzes jālai iekšā, maksimāli izlejam, izpūšam esošo ūdeni sistēmā. Tīri teorēs vienmēr tehniskais atlikums, 10 litru uz augšu, tas kaut kādi apmēram 15, 16, protams, arī atkarīgs, cik plati stieņi ir, kāds aprīkojums vai nepārtrauktās cirkulācijas vai standarta 2-virzienu vai 3-virzienu, bet respektīvi vismaz kaut kādi 10 litru uz augšu līdz kaut kādiem 30, 40 litriem var būt tehniskais atlikums ūdenim iekšā. Lai būtu spēcīgāks koncentrāts un nevajadzētu tik daudz antifrīzu lietot, viens variants ir koncentrātu pudeli pieliet vai ne, teiksim, uz tiem esošiem starta 20 litriem un pēc tam vēl, pieņemsim, kaut kādu 20-30 litri antifrīzu. Vai uzreiz bez koncentrāta, bet maksimāli izliet ārā. Tātad, ar ko mums būtu jāsāk? Mums būtu jāsāk ar to, kad mēs miglotājam, šajā gadījumā kūnu miglotājam, ieejam darba izvēlnē un ieslēdzam miglošanu saucamajā manuālā režīmā. Šajā gadījumā mums ir automātiskais režīms, to mēs redzam šeit augšā, A burtiņš pie manometra. Mēs ieslēdzam manuālo režīmu, parādās rociņa, un šajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai mēs stāvam uz vietas, vai mēs braucam vai vēl kaut ko, šajā gadījumā mēs ieslēdzam jūgvārpstu un ar plusa podziņu vienkārši turam maksimālo spiedienu uz atvērumu un viņš izdzīs visu maksimāli ārā. Šajā gadījumā mēs vienkārši atveram lielāko spiedienu, ka viss spiediens neiet apakaļ uz maisītājām vai vēl kaut kur, bet maksimāli tiek spiest pa stieņiem ārā caur sprauslām un tā tālāk. Tā mēs maksimāli iztukšojam. Vai arī otrs variants, ja nemākat atrast manuālo režīmu, tad vienmēr ir opcija ieslēgt manuālo simulēto ātrumu, ieliekam kaut kādi, pieņemsim, 12 km/h un izslēdzam šitā ārā un uzliekam kā pirmo prioritāti un šis būs otrais. Respektīvi, manuālais ātrums, simulētais, mēs ieslēdzam simulāciju un šeit mums parādās, ka mēs braucam 12 km/h, viņš tad arī var palikt uz automātiskā režīma un ieslēdzam miglošanu, hops un visu pūkšam uz vietas stāvot ārā lieko ūdeni.
kad esam beiguši, slēdzam ārā, slēdzam jūglāpstu ārā un saucamā, ko mēs maksimāli varējām tehniski iztukšot ārā, to mēs esam iztukšojuši. Tālāk jau mēs ķeramies klāt manuāli pie miglotāja paša un ejam visam cauri, lai lieko ūdeni vēl noticinātu. Varētu sākt ar to, kad šajā gadījumā sūknim viens ir, šeit ir viena skrūva, otrā pusē vēl viena un apakšā. No apakšas šo te varam atskrūvēt vaļā, jo šī ir izejošā spiediena truba. Šeit iztecinam ārā visu lieko. Tālāk no šīs te pašas puses šeit ir pludiņš, saucamais noslēga vārsts. Droši vien tagad nestāstīšu sīk smalki, kā tur apakšā, bet reāli vienkārši mehānisks vārsts. Mēs raujam šeit puļķīti un viņš atver vārstu vaļā un liekais viss šķidrums no mucas iztek ārā zemē. Vai zemē, vai spainī, kā nu kuram. Un vēl, droši vien, kad iztukšojam pašus filtrus, filtri mums atrodas otrā pusē. Tātad šeit otrā pusē atrodas rupjais iesūkšanas filtrs un smalkais izejošais spiediena filtrs. Šim te konkrēti varam arī pa šejieni atskrūvēt vaļā, viņš iztecēs šeit viss ārā, vai trauciņā, vai attiecīgi, ja mums ir kārtīgi izskalots, izmazgāts miglotājs, tad tur nosacīti būs tīrs ūdens. Bet jebkurā gadījumā iesaku atskrūvēt vaļā, pēc sezonas, pirms ziemas, kāpēc gan neizmazgāt, neizskalot visus filtrus korpusiņus. Atskrūvējam vaļā, viss liekais notek iztek ārā, iztīram, satīram filtrus, saskrūvējam apakē. Ja mums šādi te stienis stāv, tad, kad mēs pūšam ārā, sūknī vairs jau nav no kurienes ņemt ūdeni, sūknis ir tukšs, līdz ar to viņš nevar radīt spiedienu, ar ko izpūst ārā. Ar mazu gaisa spiedienu tas ir vienmēr paliek stienī ūdens, jo ja nav spiediens, tas nenozīmē, ka ūdens nav stienī. Stienī būs vienmēr palicis. Ja mums šādā veidā slīpi jau stāv, sagāsts, bet jebkurā gadījumā, bet tas pie nosacījuma, ja mēs gribam iztukšot saucamo uz sauso ieziemošanu un pirms slapjās, ja mēs gribam maksimāli iztukšot no ūdens visu sistēmu. Tātad šeit, kur ir viss sagāzies, bet arī uzmanīgi skatāmies, šeit ir sadalīts stienis, šeit ir īsāka metāliskā daļa, un šeit mums atkal gumijas trubai cilpa ir, kas ir augstāka. Respektīvi, ja mēs atskrūvēsim šeit vai atskrūvējam vai uz ātro savienojumu attaisam vaļā, šeit mums viss iztecēs ārā, arī te no augšējās. Un šeit ir līnija filtru sekcijām, arī tos izmazgāt, iztīrīt. Šajā gadījumā no šejienes iztecēs, bet no šejienes neiztecēs. Tas nozīmē, ka mums sekcijas turpinājumā tieši tāpatās arī vajadzētu šeit attaisīt vaļā un iztecināt visu ārā. Un tāpatās arī šeit garajām sekcijām arī vienkārši gals vaļā, viss liekais iztecēs ārā. Tātad šeit arī viss liekais iztecēs ārā un augšējiem stieņiem tāpatās galvas vaļā. Citur, kur ir savienojumi, vai šeit galā pieņemsim, šeit jau ir nelatīsks vārds zagluška, jeb noslēg korķītes. Arī atskrūvējam vaļā un viss liekais iztek ārā. Pie sausās un slapjās sākuma. Droši vien, kad arī tad sprausliņas nost, viss. Ja mēs turpinām, ja mēs paliekam pie sausās, viss paliek vaļā, viss žūst vējojās, ūdenim nav kur sakrāties, ar gaisu izpūtām vēl papildus katru sekciju trubu, visu, un mēs esam droši, ka tur nav ūdens. Ja arī ir, tad gali paliek vaļā un viņam nav kur izplasties un sasprāt. Tālāk, ja turpinam ar slapjo, visu aizkrūvējam ciet, visus apakšā noslēgu vārstu, visi filtriņi ir apakaļ, iztīrīti, savus izmazgāti. Un turpinām tad ar antifrīzu iekšā. Svarīgi ir kas, pat cik sūknis ir tukšs, sistēma ir sausa.
ja mēs antifrīzu liesim caur ķīmijas ieskalošanas tvertni, sūknis nav spējīgs caur ieskalošanas tvertni iesūkt šķidrumu, jo caur sūkni necirkulē jau šķidrums. Lai tas notiktu, mums vismaz tā viena kanna, 20 litri tehniskais atlikums, tas būtu jāielej miglotājā pa augšu iekšā. Atturam augšā vāku vaļā, vienu kannu nāksies uzstiept augšā un ieliet iekšā, lai sūknim ir no kurienes paņemt brīvi jau šķidrumu. Kā saka, uz paštecīti atgaisosies un tad jau aizies jau cirkulācija. Tad, kad aiziet cirkulācija, tad gan, ja ir, tā kā es runāju, ja ir kaut kādi 10-15 litri tehniskais šķidrums trubās, tad pietiks ar to 1,20 augšā. Ja tas ir jau vairāk tehniskais atlikums, tad paņemam divas kannas, uztēpjam augšā, pa turieni viņas iegāžam iekšā un kādu litriņu divus var atstāt, ko pēc tam ķīmijas ieskalošanas tvertnē ieliet. Laižam tad uz priekšu. Esam atgriezušies atpakaļ uz priekšu, uz darba vietu. Paņemam kādu čomu palīgā, draugu radu paziņu. Divas kannas augšā un brīvi salējam vienkārši caur rupjo sietu iekšā. Divas kannas uz pašteci jau sūknim būs jau no kurienes paņemt. Viņš jau paņems tosolu, šajā gadījumā antifrīzu. Viņš paņem tālāk jau mēs pildam ķīmijas ieskalošanas funkciju. Tātad atkal pārliekam šos te vārstus uz ķīmijas ieskalošanu un sūknis ņem no lielās mucas. Šajā gadījumā sūknis jau ņems, caur sūkni izies antifrīzs un tālāk jau viņš novirzīs uz ķīmijas ieskalošanas tvertni. Tas nozīmē pa melno trūbu jau nāks šeit līdz apakšai un pa šejieni ies atpakaļ jau apakaļ lielajā mucā jau antifrīzs. Tā kā šajā gadījumā mums arī šeit jau ir jau rozā antifrīzs jau iekšā no rūpnīcas. Šeit īpaši neko nevajag caur tejieni pat liet iekšā. Tiklīdz mēs te atskrūvēsim, mēs arī uz ziemu viņam varam atstāt vaļā šo te vārstu. Šeit pirkšīts paliks iekšā. Šeit arī mums ir kaut kā 2 litriņi palikuši iekšā. Šo te vārstu mēs varam atstāt arī vaļā, lai viņš tur brīvi visu laiku būs antifrīzs iekšā. Tālāk noteikti caur šito arī izlaist, jo šeit, ja mēs pēdējo reizi esam skalojuši, tad mums šeit ir ūdens iekšā. Šo te noteikti arī vai caur šejienu vai vienkārši, bet vislabāk jau caur šo te, lai pati sprausla arī izskalojās ar antifrīzu arī šeit. Un arī iekšā kanniņas skalotājā uzmaukt to pašu antifrīza kannu virsū, un lai jau sprausla piedzenās pilna ar antifrīzu. Tālāk šitiem te mums ir visai sistēmai izdzīst cauri. Teiksim, šeit jau ir izcirkulējis antifrīzs, šeit kanniņas skalotājiem ir izcirkulējis antifrīzs, un šeit arī ir izcirkulējis sprauslai antifrīzs. Tālāk caur maisītāju arī viņš būs aizgājis. Šīs te noteikti tīrās ūdens tvertne un roku mazgāšanas tvertne vienkārši atskrūvējam vaļā, lai viss liekais iztek ārā. Un tā mēs arī viņu atstājam, viss gali vaļā, tur ir viss savs. Un mums nekas nevar notikties. Tālāk, kas mums nepieciešams, šeit mums arī nebūs. Šeit mēs arī būsim jau atskrūvējuši vaļā, iztecinājuši, šajā mazglā mums arī nebūs. Tur mēs atstājam pa sauso. Šeit noteikti attaisam vāku vaļā. Izlējam visu lieku ārā, kur dažu pilīti ar antifrīzu vēl iztecēja. Respektīvi, šis vārsts mums arī ir pilns ar antifrīzu. Tātad ķīmijas ieskalošana ir obligāti arī pagriežam uz mucas skalošanu. Un ja vēl ir papildus aprīkojumā ārējais mazgātājs, kas ir ar šļūteni,
tad noteikti arī caur to. Protams, mēs galu atkal varam vai miglotājā atpakaļ iebāzt vai arī šajā tvertnē, bet lai izcirkulē cauri visām šļaukām antifrīz. Un tad tajā momentā mēs viņu atkal visu griežam ciet, sarulējam šļūteni apakai un atstājām pa slapjo. Un tad noslēdzošais ir miglošana. Pārslēdzam uz miglošanu, un tad jau šajā gadījumā mums uzsākās cirkulācija jau caur smalko spiediena filtru uz aizmuguri uz sekcijām. Un sekcijām pats labākais, kā ir darīt, nevis visu miglošanu uzreiz ieslēgt, bet pa vienai sekcijai, lai ar maksimāli lielāku spiedienu, maksimāli kvalitatīvāk vienmēr pa visām izietu. Bet, nav obligāti, bet ja izmanto, pieņemsim, 3 virzienu cirkulāciju vai ir nepārtrauktā, tad visticamākais visas sprauslas reizē slēgs, bet šajā gadījumā gan brīva izvēle, bet droši vien ērtāk būtu arī izkontrolēt, ka pa vienai sekcijai vienkārši ieslēdz. Es zinu, šajā gadījumā varbūt uz monitora var atkal parādīt. Šajā gadījumā atkal izvēlamies vai nu manuālo režīmu, lai šeit mums ir manuālais. Mēs varam iestatīt spiedienu, jo automātiskajā režīmā mums nebūs pilnais spiediens, jo mums nav kustības ātruma. Vai nu atkal attiecīgi, tā kā mēs jau šeit jau ielikām, mums palika jau manuālais simulētais ātrums. Mums ir jau uz vietas stāvot, ir 12 km/h. Tas nozīmē, ka viņš jau domā, ka mēs braucam 12 km/h un jau varam pa vienai sekcijai. Un to mēs varam izdarīt gan šeit, no labās pusītes slēdz pa vienai nost. Varam šādi atslēgt, sākam ar vienu sprausli, ieslēdzam miglošanu. Visi skatāmies uz kreiso pusi, tur sāk nākt ārā. Čiks pieslēdzam nākamo un iepriekšējo slēdzam nost. Atkal pa šo sāk nākt ārā. Ideāli slēdzam nākamo klāt, iepriekšējo atkal nost. Un tā šitā te uz priekšu. Vai CCI monitorā šajā gadījumā mēs varam arī manuāli šeit ar pirkstiņu iebakstīt. Un jebkuru sekciju varam ieslēgt, izslēgt. Ilgums tas ir, es saku, ja mēs iepriekš viņu iztukšojām sistēmu sausu, tad principā, kā sāk miglot, nedaudz pagaidām, tas nozīmē, ka tur jau gandrīz 100% koncentrācija jau antifrīzam ir, ka tur jau nāk jau antifrīzs ārā. To var darīt gan ar sprauslām, gan bez sprauslām. Labāk ir ar sprauslām, jo tad pretspiediens rodās un pa visām, caur visām membrāniņām vienādi iznāks ārā. Un tad sprauslas var atstāt vai pēc tam skrūvēt nost. Tā kā, respektīvi, esam izmiglojuši, tas pēdējais etaps, kad mums pa sprauslām visām jau nāk ārā. Tas nozīmē, ka mums gan līnija filtri pilni, gan spiediena filtrs, gan miglošanas stienis pilnībā ir pilns ar antifrīzu un caur sprauslām jau iznācis ir antifrīzs. Tas nozīmē, ka arī pretplēšanas membrānās ir antifrīzs un viņš ir, kā saka, ar savu eļošanas īpašību. Viņas arī, teiksim, būs iekonservētas. Un pa šķidro slapjo ieziemošanu būtu viss. Un pēdējais, kad mēs beidzam miglot, svarīgi izdarīt kūnam, bet grāmatā, instrukcijā arī smuki ir viss parādīts. Bet no aizmuguras šajā te vietā, aizmugurē šim te manometram, šim te mehāniskajam manometram, kas ir spiediena manometrs,
Pie ieslēgtas miglošanas centrālās sekcijas, šeit ir nolaišanas trubiņa, un šis te manometrs ir pieslēgts aizmugurē pie centrālās sekcijas. Un šeit būtu labi, šeit būtu atskrūvēt vaļā nolaišanas krānu, kas ir uz manometru iet šķidrums, jo visu sezonu strādājot, mums šeit ir ūdens tajā trubā, un viņš netiek cirkulēts. Šajā gadījumā, tad, kad mēs atskrūvējām vaļā, teiksim, stieni, iztecinājām ūdeni ārā, stieņa galus atskrūvējām, visu atskrūvējām vaļā, tad vai nu arī var uzreiz tajā brīdī atskrūvēt šeit vaļā otrā pusē, varam aiziet otrā pusē, parādīšu, kur viņš pieslēgts. Ar to pašu gaisa kompresoru šeit atskrūvējam vaļā, šeit viņi ir tā trubiņa pievienota, un šeit arī ir ķīmija, jeb vai ūdens, vai tīrs ūdens, vai ķīmisks ūdens, jo šeit nenotiek cirkulācija, viņš vienkārši padod spiedienu līdz manometram un viss, viņam nav nekāda caurplūde. Tas nozīmē, ka šeit attaisām vaļā, vai nu ar gaisu izpūšam, labākais ar gaisu, ar muti nepūšam, jo tur visticamākais ķīmija ir iekšā, un otrā galā atskrūvējam krāniņu vaļā, lai pa to pusi tad arī viss ūdens iznāk ārā. Un tad, kad jau mēs miglosim, tad kaut kādā brīdī pie miglošanas, kad vidējai sekcijai tiek padots miglošana, tad šajā brīdī arī izkāpj ārā un kāds atskrūvē to krāniņu vaļā, līdz sāk tosols pa šajieni jau līt ārā. Tas nozīmē, ka tā līnija būs arī ar tosolu antifrīzu pilna. Tad sūknis mums arī būs pilns, visas līnijas pilnas un manometrs arī. Un tas mūs pasargās no jauna manometra iegādes. Bet tā ir ļoti bieža problēma, kad manometri pārsalst, jo parasti aizmirst to manometra sadaļu vai noliet, tad labāk, lai tur gaisa paliek, ja neizpūšam tukšu trubiņu, tad labāk, lai gaisa paliek, atstājam viņu vienkārši vaļā un viss. Ideālā variantā to arī piepildam ar antifrīzu. Lielam uzglabāšana, jebkurā gadījumā zem jumta jau būtu ideāli. Arī ne tikai ziemā, arī vasarā. Tomēr saules ietekme, ultravioletais starojums un plasmasa cieti paliek, un tas ultravioletais starojums bendē jebkuru tehniku. Tās pašas hidrolikas šļaukas arī bojājās, tā ka vienmēr jau visi plasmas, visi komponenti, ja vien ir iespēja, tad zem jumta. Zinu saimniecības, kas glabā apsildāmās garāžās, angāros stūrītī, kur var atļauties nolikt, un kur nekad nav mīnus, tad viņiem atkrīt tāda ieziemošanas problēma, bet vairumam varbūt nav tāda opcija, un ziemas mums ir bargas pēdējos gadus, tā kā droši paliek nedroši to ieziemošanu uztaisīt. Tas ir, es saku, jebkurā gadījumā maksimums kaut 40 litri antifrīza patēriņš, kuru var izmantot arī ne tikai vienu gadu, bet nākamo un vēl nākamo. Varbūt vēl kādu koncentrātiņu pieliet klāt, un tas ir vienīgās izmaksas plus paša darbs. Un, paši loģiski saprotiet, ja jūs ieziemojat, jūs ejat visam cauri, jūs kaut ko pamanat, kaut kur tecējis, kaut kur pilējis, kādu gumijas gredzentiņu samaina, vēl kaut ko pamana, varbūt ko aktīvajā sezonā nav pamanīts, kaut kur varbūt kāda plaisa, kaut kur kaut kas jāsamaina, varbūt kaut kas, noslēga vārsts tek vai vēl kaut kas, vai filtriņš varbūt ieplīsis ir, aktīvajā sezonā, ir jāmauc. Tad, kad jādara, tad jādara. Bet tas rudens mierīgais periods, teiksim, sējas beigušās, pēdējie kaut kādi herbicīdi noskrieti, vēl kaut kas, ziema ir tas laiks, kad mēs varam skrūvēt un remontēt, lai sezonā mazāk problēmu. Kā tā? Paldies par uzmanību!